Bet ar žaku jau nekad neko nevar zināt, vai ne? Un es zināju, ka tur viss var mainīties, un man bija sirds citās. Žaks cīnās, nav bez kļūdām, viss ir atkarīgs no pašām beigām. Ir interesanti tas, ka Latvijā dažreiz tas stress ir lielāks nekā ārzemēs, jo ārzemēs ir sveši cilvēki, tu neesi mājās, tev neviens nezina, neko no tevis negaida. Latvijā mazliet viņi gaida, vai varbūt kāds vairāk, kāds mazāk. Miks Zvejnieks virsotnē. Protams, redz, ka katra uzvara ir dod kaut kādu pārliecību un ir forši uzvarēt. Protams, žēl, ka man cilvēkā konkrēti Lauda Gasūna izkrīt, bet tāds sports. Jā, tas noteikti ir izaicinājums, jo ir ļoti silts, bet komanda darīja, stāvs darīja visu, kas ir iespējams, un viss bija ļoti labi. Un ar šādiem laikapstākļiem mēs saskaramies arī Austrijā un Eiropā, un ir jāmāk pa visam laikapstākļiem. Tas ir labs treniņš. Ļoti forša atmosfēra, ļoti labi norganizēts, super. Man patīk braukt mājās. Liena Kondere, Abex. Sveicam labākās slalomā otrajā sacensībā.